2 stundu lidojuma attālumā no Rīgas atrodas Vīne un tātad Austrija. Zeme, kas ir populāra ne tikai ar mūziku, kalniem un vīnes šnicelēm. Austrieši, saglabājot tradicionālo, ir iemācījušies un iemanījušies izmantot moderno. Katrā ziņā tā ir zeme, kur mēs daudz ko varam mācīties. Un mācīties vajag ne tikai no citu kļūdām, bet arī no draugu panākumu stāstiem. Par atjaunojumiem energoresursiem mēs bieži vien runājam kā par tālu un nesasniedzamu mērķi. Taču mazā Austrijas pilsēta Gusinga ar 4000 iedzīvotāju ir priekšā visiem. Viņiem nav ne naftas, ne gāzes, un viņi to nepērk. Viņi iztiek ar savu enerģiju un savu gudrību. Glīta un uzposta, gluži kā pastkartītē, tāda šodien ir Gusinga. Taču vēl nemaz netik sen Austrijas nomalē esošajai vietai nākotne tik rožaina nelikās. We were one of the poorest regions in Austria. Pēc 1989. gada un dzelzs priekškara krišanas mēs bijām viens no nabadzīgākajiem Austrijas reģioniem. Mums bija ļoti daudz problēmu. Daudz cilvēku ieradās tikai piekdienās un devās prom jau strādāt svētdienā vai pirmdienas rītā. Migrācija bija ļoti liela. Īpaši jauni cilvēki pamet šo reģionu, jo nebija nec darba, nec perspektīvas, nec nākotnes. Tagad tā jau ir vēsture. Šodien Gusingas mērs, aizrautīgs pilsētas saimnieks jau 20 gadus, kā lepns tēvs izrāda savu lolojumu teju uz pasaulē. Gusingas veiksmes stāsts ir zaļā enerģija. Zaļās lāsītes visā pilsētā kā atgādinājums pašiem un citiem liecina, ka te gluži vai katra ēka un objekts ir daļa no dabiskās enerģijas sistēmas. Un ļoti iespējams, ka pēc kāda laika viņi būs pirmie, kuru avīzēs ziņas par naftas un gāzes cenu kāpumu būs pašiem mazākajiem burtiem un pēdējā lapā. Tā, protams, gribētu visi. Tieši tāpēc te ieradusies arī tālās Āfrikas valsts Botsvānas delegācija ar karalieni un vicekarali priekšgalā. Arī viņi atbraukuši mācīties uz Eiropas zaļās enerģijas centru, kura misija ir dalīties pieredzē un zināšanās, savest kopā zinātniekus, ražotājus un stāciju īpašniekus. The main resource we have here is woody biomass. Galvenais resurs mums ir koks. 90. gadu sākumā mēs veicām pētījumus par to, kāda resursa ir pieejama šajā reģionā. Gandrīz puse no 500 kvadrātkilometru lielās teritorijas ir klāta ar mežiem. Tikai toreiz 90. gadu sākumā neviens nesaprata, ka mežu ciršanas un tīrīšanas atlikumi ir labs veids, kā iegūt enerģiju, siltumu un elektrību. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Burgenlandes pavalsts, kur atrodas Gusinga, kā nabadzīgākā vieta Austrijā, kļuva par mērķi Eiropas naudas piesaistē. Taču tikai savu ārtavu dodot arī valsts un vietējās pavalsts valdībām, tika uzcelta pirmā pilsētas apkūres stacija par 8 miljoniem eiro. Ar 36 km garām cauruļvadu līnijām savienotas visas sabiedriskās ēkas un rūpnīcas, kā arī lielākā daļa mājokļu, nodrošinot ar siltumu 85% pilsētas. Es domāju, ka tas ir neprāts importēt dabasgāzi no Krievijas, lai apkurinātu savas mājas un dzīvokļus, kamēr tūkstošiem tonu atjaunojamās enerģijas ir tepat mums apkārt. Un ja jūs sakāt, ka tas maksā pārāk daudz, mēs taču sūtām miljardus ar mīlestību uz Krieviju. That costs too much. Now we're sending billions of euros to Russia with love. Ieguvēji ir visi, gan vietējie iedzīvotāji, gan ražotnes, kuras te vairojas kā sēnes pēc lietus. Šeit Gusingā, ja esi kopējā tīklā, tad par siltumu jāmaksā 7–9 eiro centi par kilovatstundu. Ja silda māja ar gāzi, tad sanāk 10–12 eiro centi par kilovatstundu. Latvijā koku vismaz pagaidām mums ir pietiekami. Mēs pat mēdzam to dēvēt par mūsu zaļo zeltu. Lai nu kas zelts tas gluži īsti nav, bet šādi te koka atkritumi ir gan siltais ūdens, gan apkure, gan elektrība, gan gāze un pat automašīnu degviela. Ja koka izmantošana siltuma un elektrības ražošanā nav nekas jauns, tad Gusingas atjaunojumu energoresursu centram sadarbojoties ar zinātniekiem izstrādātas jaunas un pat sensacionālas tehnoloģijas. Vai tiešām iespējams reiz iegūt pilnīgu neatkarību no Krievijas naftas? When it comes to the production of heat, yes. Ja runājam par siltumu, tad jā. Protams, mums nepieciešama degviela automašīnām. Tā ir problēma, kurai jāatrod risinājums nākotnē, un tieši to mēs darām mūsu pētījumos. Mēs esam atraduši ceļu, kā no koksnes atlikumiem ražot degvielu komerciālām vajadzībām.
Koks kā autodegviela vairs nav nesasniedzams mērķis. Tāpat kā autodarbināšana ar biomasu, jeb augiem un lauksaimniecības atkritumiem. Gusingā ar lopkopību klasiskajā izpratnē neviens nenodarbojas. Te par govi, kas apēd zāli, tiek saukta biomasas stacija. The next car that I will buy in September. Nākamā automašīna, ko pirkšu septembrī, darbosies ar gāzi, taču nevis ar dabas gāzi, ko importē no Krievijas, bet ar biogāzi, kas ir ražota Gusingā. Vēl viena iespēja mūsu valstī ir lauksaimniecība. Zālu un āboliņu mēs varam izmantot kā izēvielu biogāzes stacijā. Biogāze ar metāna daudzumu no 50 līdz 60% var izmantot ēku apsiltīšanai. Var palielināt metāna sastāvu līdz pat 90% un lietot automašīnām un sabiedriskajam transportam. Katrs dzīvoklis, māja, rūpnīca vai sabiedriskā ēka ir labais piemērs tam, kā izmantot zaļo enerģiju. Skola ir piemērs saules enerģijas izmantošanai, jo šī siena ražo silto ūdeni. Vairāk par to, kā saules un citas atjaunojamās enerģijas izmantot mājokļos, jaunieši mācās speciālās klasēs. Tāpēc Gusingas mērs var būt drošs, ka viņi iemīto zaļo taciņu turpinās kopt jaunie speciālisti. When you want to listen to this music, then Every country in the world has got natural resources. Ikvienai valstī pasaulē ir savi dabiskie resursi – saule, vējš, ūdens vai mežs. Enerģijas nākotne nekad vairs nebūs viens avots, tas būs dažādu resursu apvienojums. Visām pašvaldībām būtu vienkārši jānospriež, cik mēs varam iegūt no saules, cik no vēja, ūdens vai meža, nekaitējot dabai. Never again. Te kā nedrīkst aizmirst pašu galveno. Šis nav stāsts tikai par koku, biomasu, benzīnu un sarežģītām tehnoloģijām. Šis ir stāsts par cilvēkiem, par jaunām darba vietām, iedzīvotāju atgriešanos, par attīstību un nākotni. Tie, kas to izbaudījuši uz savas ādas, zina, ka nekāda cena nav par augstu. Katrs jūsu valsts iedzīvotājs maksā par enerģiju. Jautājums ir tikai, no kurienes nāk enerģija un uz kurien aizceļo naudu. Kāpēc naudai nepalikt savā valstī? Kā parāda Gusingas piemērs, atjaunojamā enerģija piesaista uzņēmējus, rada darba vietas. Darbs savukārt nozīmē, ka cilvēkiem ir nauda un to, ka lielāko daļu viņi iztērēs vietā, kur dzīvo. Tas ir ekonomisks saplis, kurā ieguvēji ir visi. Mūsu pilsētiņā ir 4000 iedzīvotāji, un pēdējos 13 gados mēs esam radījuši vairāk nekā 1100 darba vietas. Te darbojas dažādi uzņēmumi, koka grīdu ražotnes, tehnoloģiju uzņēmumi. Visiem ir vajadzīga enerģija. Lai nokļūtu virsotnē, jābūt skaidram plānam, kā to izdarīt. Gusingai gluži kā lielam vienotam uzņēmumam tāds ir, turklāt jau 20 gadus. Nauda, cilvēki un tehnoloģijas ir šī rūpīgi izstrādātā plāna daļas, skrūvītes vienotā mehānismā. Gusinga nav vienīgais veiksmes piemērs. Austrijas lauku rajonos ir daudz mazu un gleznainu pilsētiņu, kur izmantojot prātīgu plānošanu, ir izveidota veiksmīga ekonomika. Arī otra lielākā Austrijas pavalsts Štīrija, īpaši tās daļa, kas atrodas tuvāk Slovēnijas robežai, ilgu laiku bija Austrijas rūpju bērns. Tālredzīgiem saimniekiem ņemot talkā izdomu, vietējās dabas bagātības un nedaudz nacionālā lepnuma, radīta veiksmes recepte. Izdevīga vietējiem un interesanta tūristiem, kuru Štīrijā netrūkst. Tūristi nekad nepaies garām zemnieku veikalam, kas atrodas katras mazās pilsētiņas centrā. Vietējos produktus iecienījuši ne tikai viesi, bet arī paši Polau ielas iedzīvotāji. Nedēļas nogalēs te sabrauc visi, lai vienko piegādātos produktus, kurus citādi var dabūt tikai apbraukājot apkārtnē esošās zemnieku saimniecības. Veikala plauktos katrs var ieraudzīt gan pašu sieto sieru, gan kaimiņu Pētera gatavoto liķieri vai otrpus kalnam dzīvojošās Marijas spiesto ķirbju sēklu eļļu. Mēs atrodamies mūsu zemnieku veikalā, kur jūs varat redzēt dažādus šajā reģionā ražotus produktus. Visu, kas ir tapis Polau ielā. Ar Eiropas naudas palīdzību tapušo veikaliņu uztur zemnieku kopiena. Nu jau 10. gadu tas izrādījies kārtējais veiksmes stāsts. Projekta mērķis bija aizsargāt reģionu zemniekus un palīdzēt viņiem pārdot savu produkciju. Daudz vieglāk ir pārdot visiem kopā vienā veikalā, nevis ar to nodarboties katrai saimniecībai atsevišķi. Te ir arī visi produkti, kuros izmanto sniega bumbieri – marmelāde, sula, brendijs un sieras. Sniega bumbieris ir Polau ielas īpašais stāsts.
Tīrijā ir 7 dabas parki. Braucot cauri kalniem, tos var atšķirt pēc ainavas. Vienam raksturīgi vīnogulāju lauki, citam pļavas un meža kalnu nogāzēs, bet Palau ielai slepnums ir bumbieru dārzi. Galvenais produkts, ko šeit audzē zemnieki un lieto vispārējie, ir ziemeļbumbieris. Tas ir īpašs bumbieru veids, kas tradicionāli aug gan arī visur Tīrijā. 70. gados koki tika izcirsti, bet šeit Palau ielā tos izdevās saglabāt. Bumbieru koki aug nevis lielās plantācijās, bet dārzos. Tie ir milzīgi koki, kas reizēm sasniedz pat 200 gadu vecumu. Bumbieru dārzi arī veido tipisko Palau ielai ainavu. Dabas parks te nav tāds biedējamais vārds kā Latvijā. Cilvēku labklājība ir svarīgāka par aklu aizliegumu, tāpēc te zemnieki gan saimnieko, gan aizsargā dabu, konkrēti bumbieru dārzus. Arī Eiropas Savienība atbalsta ainavas saglabāšanu un jaunu koku stādīšanu. Gan turistu piesaistē, gan visai reģiona ekonomikai ir ļoti svarīga pastāvošā ķēde, kas sākas ar zemnieku, kas audzē bumbierus, līdz pat pircējiem. Tad zemnieki audzē, un tad ir ražotāji, kas gatavo dažādus produktus, piemēram, etiķi, vīnu, liķieru, marmelādi. Kā žāvētu augli to izmanto pavāru restorānos, to pievieno gan gaļai, gan mērcēm, gan kā saldo, gan kā sāļu ēdienu. Turklāt runa nav tikai par ekonomiku. Ir pat nacionālajie tērpi par godu ziemeļbumbieriem. Bērni par to mācās skolās, zīmē. Tā ka iesaistīti ir visi. Tā ir identitātes sastāvdaļa. Tāpat kā austrieši lepojas ar dažiem stārķiem, tā viņi prot lepoties ar vietējām bagātībām tā, ka, lai arī kādas, tās visiem šķiet īpašas. Vietējās kārņu saimnieces steidz izrādīt godalgas, kas saņemtas par bodītas firmas zīmi, gaļas izstrādājumiem ar sniega bumbieri. Tas ir bumbieru akņu siers. Tā ir pasteita un šķīņķis. Šo ēda augstu, bet šo iespējams gatavot arī karstu. Saimniece stāsta, kā ar bumbieru izstrādājumiem kļuvuši slaveni ne tikai Palau, jo reklamēšanu uzņēmusies arī vietējā pašpārvalde. Bumbierus veikalam no Gleznainas kalnu saimniecības piegādā zemnieki Hans un Marija. Saimniekojot dabas parkā, ir jāsaglabā Palau ielai raksturīgā bumbieru dārzu ainava. Hans saņem gan austriešiem specifisku finansējumu par saimniekošanu kalnos, gan Eiropas Savienības atbalstu. Ir divas galvenās nozares. Pirmā ir pienrūpniecība, mums ir govis un mums vēl ir arī dārzi, kuros aug ābolu un sniega bumbieri. Mēs ražojam sulu, šņābi, liķieru un marmelādi. Šie produkti tiek pārdoti gan patiešo pircējiem, gan zemnieku veikaliņā Palau. Hans piedzima un uzauga šajos pašos sniega bumbieru dārzos. Tagad ne tikai sentimentālas atmiņas, bet arī iespējas saimniekot un nopelnīt viņu te pietur. Atšķirībā no lielas daļas austriešu, kas šo nodarbi pametuši. Ir mazāk saimniecība, bet tās ir lielākas. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā te saimniekoja apmēram 40 zemnieki. Tagad ir tikai 10 saimniecību. Tam ir liela saistība ar paudzi. Vecākie cilvēki joprojām nodarbojas ar lauksaimniecību, lai arī lielākajai daļai ir citi darbi, viņiem ir arī savas saimniecības. Bet, kad nomainās paudze un pie darīšanas tiek jaunie, viņi vienkārši izīrē saimniecību citiem. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tas notika ļoti ātrā tempā. Hans un Marija gan nebaidās, jo abi dēls pabeidzis lauksaimniecības skolu, ir gatavs vadīt saimniecību. Tā kā līdz sniega bumbieru ražai tobrīd vēl jāgaida visa vasara, saimnieki liek galdā dažādus produktus, kas pagatavot no bumbiera. Liķieris, šņabis un bumbieru sula zemnieku veikalā ir iegādājami visu caur gadu. Veikalā nonāk produkti arī no pavisam īpašas saimniecības. Tās ir projekts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuru nosaukums Chance Be izsaka visu. Tā ir otrā iespēja. Šajā saimniecībā, kas ārēji neatšķiras no citām, strādā 18 jaunieši, kuriem dzīvē paveicies mazāk nekā citiem. Kopā ar saviem skolotājiem viņi dienā veic visdažādākos darbus, sākot no konditorejas izstrādājumu gatavošanas līdz stādu audzēšanai un ābolu sulas spiešanai rūdenī.
Visu saražoto viņi pārdod, gluži tāpat kā jebkurš zemnieks. Atšķirība vienīgi tā, ka peļņa te nav svarīgākais, jo par katru jauniešu uzturēšanu maksā vietējā pašvaldība, atkarībā no veselības stāvokļa līdz pat 100 eiro dienā. Vasaras sākumā galvenais darbs ir stādu audzēšana, tāpēc ar pārdošanai paredzētajiem puķu, istabas augu un garšaugu stādiem pilns pagalms. It's a good learning process because you immediately see if you did something wrong. If you don't give water to the plants, then Tas ir labs mācīšanās process, jo uzreiz var redzēt, ja kāds kaut ko izdara nepareizi, piemēram, ja neaplaist augus, tad tie ātri aiziet bojā. Tā jaunieši iemācās būt atbildīgi, rūpēties par to, ko dara, lai saņemtu labas atsauksmes no pircējiem, ja viss izdarīts kā nākas. Un reizēm šīs atsauksmes viņiem ir svarīgākas par to, ko saka skolotāji. Un arī pati došanās pie klientiem uz zemnieku tirdziņu, tā publiskā dzīve arī ir ļoti svarīgs mācīšanās process. Kopš saimniecības dibināšanas pirms 21 gada šo skolu izgājuši jau 250 jaunieši. 150 no viņiem, pametot saimniecību, bija sapratuši spēles noteikumus un atrada darbu. Bija meitene, kurai bija garīgas problēmas, viņa dzirdēja balsis, viņa dzēra zāles un ārstējās. Strādājot kopā ar saviem kolēģiem, vienaudžiem, problēmas mazinājās. Mācību procesā viņa apgūta, kā strādāt ātrāk, lai arī varbūt nenormālā līmenī. Pēc darba mūsu maiznīcā viņa turpināja praktizēties dažādos uzņēmumos, piemēram, veco ļaužu namā, kur viņai bija jālaist puķis, jāgatavo brokastus un jāmazgā drēbes. Tā nu viņa vēl joprojām tur strādā. Kompānija gan par viņu saņem atbalsta maksājumus, taču daudz mazākus nekā tas būtu šeit. Viņa maksā nodokļus, viņai būs pensija un viņa ir apdrošināta. Tobrīd saimniecības maiznīcā, kas parasti gatavo dažādus kārumus pārdošanai zemnieku veikalā, top īpaši torta Štīrijas kalnu veidolā. Tā būs dāvana konferences dalībniekiem, kuri tobrīd diskutē par atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visā Eiropas Savienībā ir 80 miljoni cilvēku, kam nepieciešams atbalsts. No 1,2 miljoniem Štīrijas iedzīvotāju 250 tūkstošiem ir vajadzīga palīdzība. Šī cilvēku grupa ir ļoti liela. Neiekļaut šos cilvēkus sabiedrībā nozīmē viņus no tās izslēgt vispār. Mums par viņiem ir jārūpējas, tāpēc ir jārada vide, kur viņi var rūpēties par sevi. Te izveidot apmēram 70 dažādi atbalsta punkti. Kamēr Eiropas komisija veido kopējo politiku, lielākais slogs gulstas uz Štīrijas pavalsts valdības pleciem, kas palīdzībai tērē 11 miljonus eiro katru gadu. Eiropas nauda ir pieejama un to var izmantot, lai attīstītu un atrastu dažādus projektus. Dalība valstis piedalās un braukā apkārt, lai redzētu, kā citviet risina līdzīgus jautājumus. Vienīgā problēma mums nav biedru Latvijā, lai arī ir labi kontakti Igaunijā. Pierādījums, ka šādā veidā var nopelnīt, ir restorāns Gut. Patīkams interjers, gardi konditorejas izstrādājumi, pārdomāta ēdienkarta un laipna apkalpošana. Nezinātājiem tas neatšķirs no daudziem citiem restorāniem pilsētā. Neredzamā atšķirība ir tā, ka te gatavotie kārumi nāk no iepriekš redzētās maiznīcas, te strādājošie ir izgājuši iepriekš rādīto skolu un nu ir pilnvērtīga sabiedrības daļa ar daudz mazākām īpašajām vajadzībām. Čēns bija tapušās kūciņas, izaudzētie stādi un restorāns, tie ir produkti ar stāstu, tāpat kā uzņēmēji Tīno Pelcera rūpnīcā no vecām ābolu šķirnēm gatavotais bioloģiskais etiķis. Pati svarīgākā lieta, lai pagatavotu labu etiķi, jābūt biroja telpām, kas ir gatavots no Latvijas koka. Man ļoti patīk koka mājas, tas ir pilnīgi dabisks produkts, un man liekas, ka tā ir laba kombinācija kopā ar mūsu produkciju. Un vēl man, protams, patīk parādīt, ko latvieši spēj izdarīt. Koka namiņš ar Mārču Bendiku fotogrāfijām pie sienas gan ir liecība vēl vienam Pelcera amatam. Viņš ir Latvijas goda konsuls Štīrijā. Vienlaikus rūpēdamies par apmēram 13 Štīrijā mītošajiem latviešiem un dārzā audzēdams Latvijas kartupeļus, Tīno Pelcers ar sievu Žaklīnu kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem, kuru ražoto etiķi pērk Vācijā un pat Japānā. Bez jokiem par latviešu mājiņām, etiķa veiksmes pamatā ir veco šķirņu āboli. Jā, tos audzēt un iepirkt gan sanāk daudz dārgāk, toties etiķis iegūst īpašas garšas kvalitātes. Please come in. Eastern part of Styria was
Tīrijas austrumu daļa ilgu laiku bija ļoti nabadzīgs reģions. Mēs bijām ārpus tirgus. Ja tu esi zemnieks netālu no Vīnes, tad nav problēma pircēji turpat durvju priekšā. Bet ja tu saimnieko Austrumštīrijā, tad ir jādomā par to, ko darīt ar produkciju, kā to padarīt labāku, lai piekļūtu cilvēkiem un iekļūtu tirgos. Ražot visiem nav īsti gudri. Ir jāražo labs produkts un jāatrod savi pircēji lielajās pilsētās. Unikāls, specifisks produkts ar pievienoto vērtību un savu vēsturi. Tas ir Tino Pelcera ieteikums latviešiem. Prātodams par īpaši dārgu un ekskluzīvu produktu, sieru no zilo govju piena, Pelcers ir pārliecināts, ka tas iet pie sirds daudziem maksātspējīgiem klientiem. Gluži tāpat kā viņa ražotais etiķis un sīneps ar apelsīnu, šokolādes, ananāsu, aveņu un daudzām citām garšām. Okay. I'm sure that there are a lot of Esmu drošs, ka Latgalē ir daudz tradicionālu dzīvnieku, daudz īpašu rokdarbu un citu specifisku lietu. Eiropas tirgus šobrīd ir ļoti atvērts īpaši ar rokām darinātiem produktiem ar labu garšu, ko ražo ierobežotā apjomā. Ir tāda slow food, jeb lēnās ēšanas kustība, kas varētu palīdzēt atrast un izcelt to, kas saglabājams nākamajām paudzēm. Pašsaprotami un dabiski šķiet šie austriešu veiksmes stāsti, taču jebkurai mājai vajadzīgi kārtīgi pamati, izpratne, tālredzīga plānošana, pievienotā vērtība, inovācijas. Nekas netraucē tādus būvēt arī mums, mācoties ne tikai no savām kļūdām, bet arī citu veiksmes stāstiem. It's a hard job, it's a hard and a long way. Tas ir grūts, darbs un garš ceļš. Manuprāt, svarīgākais ir tas viens cilvēks, kas aiz tā visa stāv par visiem 100%, atbalsta un informē pārējos. Tas ir absolūti nepieciešams. Viens stiprs cilvēks. Mērs, kurš iegājis azartā uzlabojot dzīvi saviem pilsētniekiem, zemnieks, kurš mērķtiecīgi audzē reģionu lielāko dārgumu, uzņēmējs, kurš sinepēm pievieno šokolādi, lai tās kļūtu īpašākas par pārējām. Katra stāsta priekšgalā ir cilvēks. Nu gluži tāpat kā vilciens, kas nekustas uz priekšu bez lokomotīvas. Velti mēs šī vārda vairāmies.